Šodien mums tāda neliela motodiena, un šodienas uzdevumi ir sadarīt kaut kāds mājas darbs. Jāaizbrauc līdz Ričam, jāpaņem pāris lietas, ko es aizmirsu pie viņa. Jāaizbrauc līdz būvmateriālu veikalam, jāaizbrauc līdz Rīgai. Rīgā jāaizbrauc ir līdz cilvēkam vienam, kurš man atdos atpakaļ pārprogrammētu kvadricikla vadības bloku, lai varētu gāzēt, lai varētu maukt tikai. Jāaizbrauc līdz būvmateriālu veikalam. Radās viena ideja, ko es varētu izdarīt ar motociklu. To es pēc tam parādīšu. Viss atskatu parāda. Visi laikam atbraukši ir pāriest uz Ozoliņa konditoriju. Tāda vidēji silta diena ir, ārā plus 22 grādi. Šitais ir, vidēji silti, ja? Es šodien šortos esmu, parasti šortos brauc tikai. Tā man rāda īkšķi, nezinu, tas bija paziņa vai nē. Kaut kā neatceros, ka man paziņas brauc uz tādām mašīnām. Parasti šortos braucu kaut kādos plus 25 un uz augšu. Bet šodien likās, ka jābūt riktīgi karsts. Pirmā lieta, kas ir jāizdara, jāizbrauc ir uzpildīties. Iebrauksim Tīnušu cirkulī. Tāda pa taisno līdz Ričam. Redzat šito ceļu? Tāda melni caurumi, jā, tā jauns asfalts ir uzlikts pa posmam. Šīten tur. Kādos no iepriekšējiem video noteikti redzējāt, ka bija izfrēdzēti šitādi lieli caurumi, kvadrātveida un uzlikts jauns asfalts. Kam tas ir darīts, nav mazākā nojasma. Varu tikai minēt kaut kādi defekti, bet neesmu redzējis, ka šādā veidā saprotu vienā, otrā vietā, bet ne jau visa ceļa garumā. Viss posms no Ikšķils līdz Tīnušiem bija tādā šahta veidā uztaisīts. Patīkam, ka Latvijas tankos lielākā daļa ir 98. Ir 98. benzīns. Nav vislāk jāsapņo, jādomā, ja būs, nebūs. 8 litri tikai ielīda. Tā man te uzrakstīja no Rīgas. Jābrauc ātrāk. Labi, Riču atstāsim pēc tam. Tā. Kur man rāda navigācija? 34 minūtes. Braucot ar mašīnu. Mēs braucam ar moci. Redzēsim, kur rāda navigācija. Tu. Gan jau rādīs nevis caur Ikšķili, bet caur Ulvroku. Tā būtu tikai loģiski. Kur te var, kur te nevar. Sveicināt. Meirāna iela ir šiten braukts jābrauc. Blakām vajadzēja. Tā, mazliet apmaldījās. Tā, man vajadzēja tur braukt. Skaidrs. Pa apakšu. 6.5 hours later. Paņemam mana kvadricikla vadības bloku. Mazliet ir pārprogrammēts. Noņemts ātruma ierobežotais, tas ir attiecīgi apgrieziena ierobežotais un iespējams kaut ko vēl viņš tur izdarīja. Kaut ko teica, bet es tur līdz galam nesapratu. Būs jāliek jāmēģina. Man galvenokārt šo visu vajadzēja priekš autotraka sacensībām. Vasaras un ziemas autotraka. Vasaras bija tikko, par to jau ir bijis video, var apskatīties, kā man veicās. Un Tagad tuvākās sacensības būs ziemā, janvāra beigās vai februārī. Un tur vajadzētu būt ok. Man ir jaunas riepas, jau sen iegādātas, bet vēl neesmu paspējis uzlikt. Vajadzētu visam būt čotka. Un jau varētu tikt uz kādu finālu. Vismaz es ļoti ceru. Tagad mēs laižam pie Ričas. Plūsmu uz Siguldu. Tur tad visi skatīties. Zelta vasara vai dienas beigas ir parasti no rītiem. Visi laiž kaut kur. Pituļkā. Visi uz jūriņu laiž, teikt, augšā un uz Salkras pusi. Tādi akmeņi man te birs virsū, nesaprotu no Kūras laikam. Esam jau netālu no Inčkalu. Tepat blakām jau ir. Un
Rīča ar tepat blakām kaut kur jau ir. Gan jau mani pa gabalu jau sadzirdēja. Reka Rīča iet kājniekos. 6.5 hours later. Rīču satiku, paņēmu, ko man vajadzēja, un tagad var doties uz nākamo punktu. Nākamais punkts mums ir Salaspils. Jāizbrauc līdz Kuršiem. Šitais griezīs deram, protams. Man liekas, es šitos redzēju Ikšķilē. Javak labs gan jau. Six and a half hours later. Būšu visu izdarījis šodien, ko biju plānojis, izņemot vēl nenomazgāju moci. Nevar saprast, ko darīt mājās, vai to braukt kaut kur citur darīt. Fig viņi zina, fig viņi zina. Atkal šitie. Viņi tur turpa šurpa laikam braukā, izskatās svaigi. Nelikšu garām, braukšu kopā lejā ar viņiem, ja viņi brauc uz Ikšķili. Domāju, ka nē. Bet tie ir lietuvieši.